Šā, tā vai kaut kā, bet turists Rīgā ir nokļuvis. Fotoaparāts rokā un vajadzētu iemūžināt skaistos Rīgas skatus. Bet ko tad vislabāk fotografēt? Kā fotografēt? Tur, protams, ir vajadzīgs gids. Šādi tādi gidi pilsētā klīst, bet, lai dabūtu īstu pavadoni pa pilsētu, vislabāk iegriezties Turisma informācijas centrā. Tur jums pastāstīs, vai Rīgas gidi ir gatavi izstāstīt jums visu par Rīgu. Latviski, krieviski, angliski, zviedriski, japāniski, ķīniski, somiski, gruzīniski, azerbaidžāniski, visu kaut kā. Hop! Labdien! Labdien! Ielec birojā turisms. Nē, turists, sajuka man drusku. Turists ierodas Rīgā, viņš taču neko nesaprot. Viņš nāk ar Turisma informācijas centru un paņem grāmatiņu Raismöda. Kaut kādā valodā. Tātad Turisma informācijas centrā jebkurš turists var nākt, arī vietējais cilvēks, jebkurš var uzzināt, ko? Uzzināt ļoti daudz lietas par to, ko darīt Rīgā, ko apskatīt, kur paēst. Kā aizbraukt mājās. Kā aizbraukt mājās un visus citus interesējošos jautājumus. Nākamgad, tā kā būsim Eiropas kultūras galvaspilsēta, noteikti, ka viesa mums būs daudz. Es pieļauju, ka viņiem interesētu arī gids, kurš var tā izvadāt. No 1. janvāra mēs sāksim gidu certifikāciju, Rīgas turisma gidu certifikāciju, tā kā ieviesīsim nedaudz kārtību šajā jautājumā. Es savulaik dzirdēju Jāņa sētā stāvot un gaidot kādu paziņu diezgan interesantu stāstu krievu valodā, ka Jāņa sētā savulaik ir nogrimuši 3 mājas ar visiem iedzīvotājiem, un tāpēc tur ir tas puķu balkoniņš kā piemiņas veltījums. Jums bieži nākas dzirdēt tādas dīvainas leģendas, kas par pilsētu? Dažreiz nāk un prasa, kur tad ir tā vieta, par ko mums stāstīja, un tad mums tiešām ir jābrīnās. Kā vispār ir ar mūsu pilsētas gidiem? Cik valodā viņi ir spējīgi pastāstīt? Tas, kas man ir zināms, kaut kādas 10 valodas mēs varētu salsīt. Protams, ka tradicionālās angļu, vācu, krievu, igauņu, lietuviešu arī. Noteikti ir poļu, itāļu, spāņu un pat arī japāņu var dabūt valodā gidu. Zviedru, norvēģu, dāņu noteikti būs arī. Bet atbrauc mūsu mīļie saulainie draugi no Čadas. Mums ir tāda egzotisko valodu speciāli. Es domāju, ka varbūt kāds ir atrodams, bet ir jāmeklē. Vai jūs esat gatavi tam, ka nākamgad es pieļauju daudz cilvēku vaicās par Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu? Protams, mēs ļoti cieši sadarbojamies gan ar Rīgu 2014 nodibinājumu, gan arī ar Latvijas Turisma attīstības valsts aģentūru. Tā kā mums ir gan informatīvie materiāli pie mums, visi, ko viņi izdod, tie nāk arī pie mums, un arī savos materiālos mēs reklamējam. Ir jau kāds pasākums atzīmēts kalendārā, ka tajā dienā birojas būs ciet. Mēs ejam uz koncertu. Nē, diemžēl birojas nav ciet nekad, vai pat par laimi. Naktī arī? Naktīs, jā, bet 365 dienas mēs esam atvērti. Vai jau ir jūtams, ka turisti, kas brauc, jau tā kā interesējas par to nākamo gadu kāds? Protams, jā, ir tie, kas interesējas, un arī ļoti mēs to jūtam tieši info e-pastā, jo ir daudz jautājumu tieši par nākošā gada programmu. Rīga jau vispār ir tāda pilsēta, kurā ir samiksēti ļoti dažādi gadsimti, gada laiki, un visu var piedzīvot ļoti plašu to emociju gamu, tā arī sakam, kad būs visādi. Pie jums arī suvenīrus nopirkt? Jā, mūsu pašu Rīga veidotos, viņi nedaudz atšķirās no tiem tradicionāliem, jo viņi ir kā jau mūsu zīmols un kā īstenībā mūsu modernā Rīga, viņi ir ļoti krāšņi, koši. Principā tā kā mūsu operators viens parāda, lai redz visu, kāds viņš staigā. Labi, laimīgi jaunogad. Paldies, jums arī. Paldies. Kādu vēl es varētu dekotiņu paņemt? Što ģelaķi v Rīge?